Hei, draugi! Atkal Matars. Tātad, atkal ienāca ideja galvā kādām vidošikam. Bet nu šis točni būs tiem, kuri ir gatavi mainīties, kuri gatavi ieklausīties padomos, gudros, kuros es esmu ieklausījies arī, jo es pats no šī faktiski neko neizdomāju. Tas ir visuma likumi, kuri reāli darbojās, un bez viņiem nekā. No tā kā štela ļoti svarīga, ko es savā dzīvē biju aizmirsis, pat neatceros, vai es tā biju mēģinājis, nu reizēm jā, bet biju aizmirsis par tādu lietu. Tātad par sevis cienīšanu, plutināšanu, rūpēties par sevīm. Tas, ka es esmu pats sev pirmajā vietā, un pēc tam tikai visi pārējie. Faktiski tas attiecās arī uz bērniem. Tas attiecās uz tiem, protams, viņiem jāvelta uzmanība savā laikā, bet ir obligāti jāciena, jāmīl sevi. Tas ir pats svarīgākais, jo jābūt veselam ķermenim, jārūpējās par to, kas ir gan ārēji, gan iekšķīgi, tā tālāk un tā tālāk. Mans laiks man ir pirmajā vietā, un pēc tam tikai visi pārējie. Viss tāpatās ar naudu. Pati pirmā nauda, kas tiek nopelnīta, pirmais ir sev, pēc tam visiem pārējiem. Ja pelna ļoti maz un tātad nesanāk visiem pārējiem, tad jāpaskatās, ko tad es īsti daru, kur es strādāju, kādā attejā, kur es visticamāk vergoju pareizi. Ja, tātad tā ir verdzība, tas pie nekā laba nenoved. Ja, un tādā veidā nākamais līmenis ir, vai nu cilvēks ir pašnodarbināta persona, kurā, diemžēl cilvēki iestrēgst, un tas arī ir dēļ blokiem, dēļ bailēm. Cilvēks iestrēgst un nemāk tālāk uztaisīt firmu, pieņemsim, deliģēt darbus, un pats jau nestrādā. Tas viss notiek dēļ tā, ka mums ir iekšā tie bloki, kas neļauj uzticēties citiem cilvēkiem, neļauj visu darīt tā, kā tam jābūt. Tātad atgriežamies pie tā, kad pie hipnoterapijas, tātad tādi bloki, atgādināšu vēlreiz, visi ņemās nost, tas viss noņemās, un cilvēkam ir iespēja attīstīties un iet uz priekšu un darīt lielas lietas. Ja? Bet ar tiem blokiem, pārliecībām, bailēm, kas mums iekšā ir, skuju, tur nekas nesanāk. Tas viss ir jādabū nost, tikai tad, jo tie, kas ir kaut ko sasnieguši, viņiem dzīvē tātad ir paveicies vairāk, ja? Un viņiem nav tās bailes, tāpēc viņi var sasniegt. Un ja tāds cilvēks stāsta tādam cilvēkam, kam ir tās bailes, viņš nesaprot. Viņš, ja nezina par hipnoterapiju, par zemapziņu neko, viņš nesaprot. Kā tu vari nesaprast? Tas taču ir gaužam vienkārši, nav nekas jābaidās, ja? Bet reāli tam cilvēkam iekšā ir tās bailes, un viņš nevar, un nesanāks tur nekas, kamēr tos blokus, tās bailes nenoņems. Ja? Tātad viss, kas traucē dzīvē, viss, kas kaitina, atcerieties tādu lietu, ja jums kaut kas kaitina, vai tie ir bērni, vai kaut kas, kaut vai bērni, ja? vai nokrīt kaut kas, saplīst, kaut kas izkrīt un pārsvarā tiek lietoti vārdi krievu valodā, rupji noteikti, ja? Tad skaidrs, ka ar jums kaut kas, diemžēl, nav kārtībā. Tā nedrīkst būt, ka notiek trigerēšanās, kad cilvēks paliek dusmīgs, viņam iekšā kaiš kaut kas, tāpēc viņš tāds paliek. Tātad ir iespēja noņemot to, salabojot sevi, no tā tik vaļā. Ja? Tā ir tā brīnumainā lieta. Notiek pārvērtības, notiek dzīve, izmainās uz lietām, skatās pilnīgi savādāk. Cilvēks atnākot mājās un nevar ciest tur, kad
otra laulātā pusī tur kaut ko nometus un nosviedus un kaut kas pēc tam, kad notiek jau pārvērtības hipnoterapijas seansi notiek, ja, viss tas vairs nekaitina, jo iekšā cilvēks tiek salabots. Viņam atverās skats uz dzīvi, ka, kā man tas vispār varēja kaitināt, kā tas iespējams, ja? Un tur ir tā burvība, tā brīnišķība, kad salabojas. Tas viss ir iespējams. Draugi, tāpēc es jums to nododu latviešu valodā, lai jums būtu iespējas salabot savas dzīves. Nenervozēt, jo pēc tam no visām tām nervozēšanām un visām tām nebūšanām rodās visas tās problēmas, slimības, kaites. Tas jau ir tā ārstēšana, tā dziedēšana, kad ar to zemapziņas salabošanas palīdzību tiek panāks tas efekts, kad cilvēks pats reāli sevi izdziedē. Viņš atslābinās, viņiem vairs nav bailes, stresa, nekā. Tas palīdz. Ja? Tā kā tādā veidā cilvēki, tas ir draugi mīļie. To es darīšu. Varēsiet vērsties pie manīm. Saka, ja ne pie manīm, tad pie kāda cita hipnoterapeita. Jo katram cilvēkam, skatoties uz otru cilvēku, ir kaut kāds. Vienam patīk tāds cilvēks, kā runā, vai kā uzvedās, vai kā izskatās. Tas viss ir normāli tikai. Tāpēc ir citi hipnoterapeiti, ja? Jo ārstēšanās ir hipnoterapija notiek zemapziņas līmenī. Zemapziņas abiem saslēdzās kopā gan pacientam, klientam, gan terapeitam. Ja? Un ja tur nav tā savstarpējā saika, tad arī nevar notikties nekas. Man žēl tādus cilvēkus, kuriem pieņemsim pirksti gaisā, ja, kroņi lielāki nekā karalim vai karalienei, Anglijas vai kāds tur, pieņemsim, ja, tādā veidā. Un viņš nevarēs pat pierakstīties, viņam nav nekādas, nekādas iespējas nonākt līdz tādai hipnoterapijai. Viņi vienkārši terapeits neņems ar viņu strādāt, kamēr viņš būs cūka, kamēr viņš būs iedomības kalngals, ja? Viņam būs jānolaižās uz zemes. Tad, kad būs viņš izmēģinājis visus psihologus un visus pārējos, kas viņam nevar palīdzēt, ja? Un uz to brīdi tikai varbūt, kad var liekas, ka paliek labāk, ja? Bet tikko satiekās ar nākamo triggeri jau, kas kaitinātāji, ja? Kas to pašu situāciju rada. Un tas noteikti būs arī ātrāk vai vēlāk. Viss viņš atkal ir vecajās sliedēs, nekas viņam nav palīdzējis. Psihoterapeits ir pačakarējis viņu laiku, paņēmis viņa naudu, ja, un nav rezultātu. Tātad ar hipnoterapiju atšķirās no tā, ka mēs cilvēkiem dodam rezultātu un ar garantiju. Ja nē, tad atgriežam naudu. Iedomājieties, kur vēl labāk? Kāds prikols? Pamēģināja, neizdevās gadījumā. Ja? Atgriežam naudu, viss kārtībā. Bet tas ir ļoti, ļoti reti, un tas pārsvarā ir atkarīgs no pacienta, no viņa vēlmes tomēr līdzdarboties, integrēt jaunās pārliecības tās, kas nomainīts tāda vecās pret jaunām, un tās ir jāintegrē dzīvē, tāpat kā man pēc retrīta tagad, ja? Tas viss ir 3 mēnešu garumā, notiks vēl integrācija, vēl nāks idejas, apskaidrības, kas tad īsti tur bija tajā retrītā, ko es palaidu garām kādu informāciju, ko sēnīts man sniedz, ja? Un tas vēl nāks viss tā apgaismība. Tā kā, draugi mīļie, cienam sevi, sākam ar to, reāli to sauc par egoismu. Es kādreiz arī domāju, kad egoisms ir kaut kas slikts. Nē, tas ir labi. Egoists ieliek sevi pirmajā vietā, un pēc tam tikai viss pārējie. Pēc tam tikai. Tas tāpatās labdarība. Labdarība ir laba. Tad, kad cilvēks pats ir sasniedzis savu mērķi, ja? Viņš sasniedz, viņam ir labklājība, viņš jūtās labi. Viņam vairs nav jādomā, nekas viņu neuztrauc, ne savu finanses situāciju, ģimeni kārtībā, attiecības miljonus, viss ir super, trupē. Jā, viņš iet un nodarbojās ar labdarību. Tad viņš sāk to darīt. Ātrāk nē.
jo tas viņu atgriezīs vecajā atkal, viņš nebūs parūpējies par sevi, nebūs pienācīgi atpūties, ja? Jo daudz cilvēku noteikti sajauc savu hobiju tā kā ar pienākumu vai kaut kā tādā veidā, ja? Un aizmirst atkal par sevi, vien vairāk un atgriezīsies tajā sūda dīķī, no kurienes kā pārā, ja? Un tāpēc arī netiek cilvēku uz priekšu, jo viņš aizmirst par sevi, nedrīkst, ja? Tā kā tādā veidā. Un daram visu priekš sevīm, tikai priekš sevīm, un pārējais atnāks pats no sevis, kad savs iekšējais miers pilnībā būs sasniegts, ja? Tad strādājam sākumā sevīm, sasniegs iekšējo mieru pats savējo. Un tad no tevīm sāks starot tas gribēšana dot citiem to prieku, savējo, dalīties ar to prieku, mācīties varbūt pašam tālāk par hipnoterapeitu, kas ir iespējams. Daudziem ir apslēpts talants palīdzēt citiem cilvēkiem. Ja? It sevišķi, pieņemsim, cilvēki, kas pat strādā pārdošanā, ja? Kam ir ļoti daudz darbs ar klientiem, ja? Runāt ar klientiem, tādā veidā viņam jau pat tas dabīgi iekšā. Ja? Pārējiem, kas ir, arī var darīt, bet ir jāpastrādā ar sevīm, ir jāmācās runāt, ja? Ir pārdošana noteikti, tāpat tās nevis tāda uzbāzīga pārdošana, bet cilvēkam ir jāparāda. Tad terapeits ko dara? Parāda cilvēkam, ka tev pat tiešām tas sāk. Viņš atnāk ar vienu vainu pie terapeita, ja? Izrādās viņam pilnīgi cits kaut kas tomēr sāp, galvenais, ja? Interesē. Un terapeits atrod to vainu tiešām, kas sāp, parāda, paskaties, tev viņa ir, vai tu vēlies viņu novērst, vai tu vēlies salabot savu dzīvi, un pacients pats pasaka, jā, bļaģ, es vēlos, ir bija maņi, es nemaz nezināju, ka tas man ir svarīgāk, un to uzzina pēc sarunas ar terapeitu, bet terapeits nesaka neko priekšā. Pats klients pasaka to, kas viņam īsti kaiš. Jo aizejot pie psihologa, kur viņš dirž. Liela vaina ir tāda, viņš stāsta ne līdz galam visas informāciju. Ja? Bet tad arī tas hipnoterapijā, tas uzpeld šakatā un runājot un pareizi runājot ar cilvēku, viņš tomēr kad uzticās terapeitam, ja? Viņš atklājās. Un tad notiek īstā terapija, īstās pārvērtības un tā tālāk. Ja? Tātad, ko mēs darām? Kāda mācība? Atcerieties par sevi un par sevi. Pēc tam pārējais viss, ticiet man, notiks. Būs labi, būs skaisti. Jo vēl kas hipnoterapijā, tātad salabojot to vienu lietu, viens tātad akmentiņš, viena sāpe, kas apakšā stāv, uz ko uzbūvējās visa dzīve virsū, ja? Uz to vienu sāpi. Tur varēja darīt savādāk, bet tā sāpe, tā ir sačakarējusi visu to dzīvi. Un ar terapijas palīdzību tātad to sāpi, nevis noņemot nost, ja? Bet tātad vainu uztaisam viņu, tā teikt, neitrālu tajā zemapziņā, regresijā, ko sauc par regresiju, ja? Tātad, vai nu mēs uztaisam neitrālu, ja? Ideālā variantā pozitīvu to notikumu, ko zemapziņa parāda, kas ir bijis līdz tiem 5 gadiem, ja? Tātad tas paliek par pozitīvu, un visa pārējā dzīve, visa tā dzīves karte, viņa pārprogrammējās. Viss tas, kā kāršu namiņš, teiksim tā, tas sabrūk, un nav vairs tas negatīvais tajā visā. Un dzīvē tagad no punkta A, kur mēs atrodamies, ja, ejot uz priekšu uz to punktu B, kur cilvēks vēlās nokļūt, bet viņš nevarēja līdz šim nokļūt. Viņš tad tiek, un viņam vairs nav tās bailes iekšā, tās negatīvās emocijas. Tās nav, un viņam ir ļauts kustēties, iet par dzīvi tālāk uz priekšu. Ja? Tā kā tādā veidā. Un tas reāli strādā.
kas strādā. Un tas, ka no daudz kā jāatsakās, tas gan ir fakts. Jāatsakās no veciem draugiem, no vecās dzīves, jo tas tur līdz tam punktam A, ja, kur esi sēdējis, tas ir ar vecajām pārliecībām. Un tāpēc nekur nav varēts tikt tālāk. Ja? Un nebūs iespējas, nav nekāds iespējas sēdēt pie veciem draugiem, garažā Žigulim uz halbas triekt šņabi iekšā, ja? un mājās patejā uz sienas ir vēlme šitā te, vēlme karte, ja? Tā ar jahtām Ferrari un sēdēt un tupa garažā kost un domāt, ka tas Ferrari piebrauks mājās pie durvīm, točnā, vai tas ir reāli? Un trakākais ir tas vēl, kad cilvēki beigās sajūt prātā. Ja? Man taču teica, tur tas ģaķka, kas tajā grāmatā to uzrakstījis, ka viņš taču teica, uzzīmē to Ferrari un to jahtu, un tev būs. Tev nekas nav jādara. Tu tikai sēdi un domā. Ja? Tātad grāmata domā un kļūst tik bagāts pēc būtības. Ir grāmata lielākā kaitniecība, kas ir, un pēc būtībā tā ir grāmata domā un kļūst tik nabags. Ja? Tā viņš ir. Tā kā nekas nenotiekās, ir jāpieceļ pakaļas no divāniem un jāiet un jādara. Jāiet un jādara. Un jāmeklē pareizie instrumenti, ar kuriem to izdarīt. Un es jums tos instrumentus dodu, mīļie draugi, latviešu valodā tagad jums ir pieejami. Viņi ir pieejami krieviski, ja, kur es mācos tātad Amerikas Hipnozes akadēmijā pie Dimitrieva. Pāvels tagad taisa pāriet no krievu valodas uz angļu valodu. Tātad angļu valodā visa tā pati informācija būs apmācāta. To var izmācīties un sākt pelnīt beidzot naudu. Sākot ar 10 000 eiro mēnesī, dolāriem mēnesī, gandrīz tas pats tas ir, ja? Tātad 10 000 mēnesī, nākamais līmenis ir nedēļā jau 10 000. Ja? Tas viss ir reāli, jo, diemžēl, tā ārstēšana maksā. Ja cilvēks nemaksā par ārstēšanu, viņam nekas nepalīdz. Ja? Tā kā, ja viņš maksā, tā ir tātad daļa no terapijas. Viņš samaksā, viņš atrod to naudu, viņš grib mainīties, bet tāpēc tā ir lielāka nauda nekā pie parastās medicīnas. Ja? Bet parastā medicīna naher nepalīdz. Tātad mums vajag, tas ir terapijas nolūkos, tiek maksāts par to un tiek palīdzēts cilvēkiem. Un cilvēki ar prieku maksā. Tie, kas ilgāk jau gadiem strādā, kā Pāvils Dimitrievs, tur ir tā, ka tur dzeram naudā mašīnas dāvina, mājas dāvina, Abu Dabī šeiks, viņš 100 000 jau dzeram naudā atstāja. Ja? Tā kā tādā veidā, tā notiek ārstēšana. Cilvēki, kas to vēlās, viņi gatavi, viņi atrod to naudu. Ja? Nevis nopirkt, izdomāt, tātad pieņemt lēmumu, vai mana dzīve man ir svarīgāka, ja? Salabot savu dzīvi, vai nopirkt uz Turciju nahren ceļojumu, ja, pa 2-3 štukām, vai to naudu tomēr samaksā terapeitam un salabot savu dzīvi, sāk pelnīt to naudu. Un nauda pati ripos, un tad būs laiks arī aizlaistai ceļojumā, nopirkt to iPhone, ja, kuru kāro. Tā kā tādā veidā, draugi, tas notiek. Tādā veidā. Daļa no terapijas, viss ārstējās, viss labojās. Salabojās, ja? Bet ar zemapziņu, nevis kā psihologi strādā ar apziņu un reāli dirž, ka viņi palīdz. Ja, ja strādājot psihologs, tātad saka, pēc 7 gadiem mums ir 30% panākumi jau, ja, ar kaut kādu vainu. Un ja tāda ir kāda alerģija, teiksim, tā pārējuši ielai, tā ir vēl kāda alerģija, kas reāli ārstējās ar viena vai 2 seanses palīdzību, ja? Un tas ir 2 stundu laikā. Bet tas ārstējās tādā tempā. Un psihologs dirž cilvēkam, ka viņš tur palīdzējis ir. Ja? Tātad nav. Tātad tas nedarbojās. Un vajag tātad vērsties pie
pie hipnoterapeitiem, kuri strādā ar zemapziņu. Ja? Tātad hipnoterapeiti arī ir dažādi, ja? un ir tādi, kas pašmācības ceļā, viņi var ievest hipnozē, ja? var salabot, es nerunāju pa visiem, var salabot, bet viņi īsti nezin, kur pareizi rādīt. Viņi kaut kā kaut kam uzrokās, kādam palīdz, kādam nepalīdz. Ja? Bet tur ir jāpamācās cilvēkam klāt vēl, bet vienalga jebkura regresija bez stūbiem tur izskaistinājumiem, ja? Jebkura palīdz. Kaut mazākā mērā, bet palīdz, jau salabo. Vienalga to vienu kaut vai mazāko akmentiņu salabo to situāciju, jau pa dzīvi paliek labāk. Katrs seanss ir svarīgs, katrs seanss ir štelle, ko mēs, kā hipnoterapeiti, tātad salabojam cilvēkā. Ne? Izmainam viņu dzīves, skatījumu uz dzīvi un viss tā tālāk. Tā kā, draugi, vēlreiz, mīlēt sevi pirmām kārtām, nostādīt sev pirmā vietā, būt egoistiem un dzīve sāks mainīties. Un tad skatāmies tā, mēs tā nostādām sevi un tad būs jāpadomā noteikti, tā kā es teicu, viens ir par to darbu, kāpēc es nestrādāju labi gribu būt verdzībā, esi verdzībā, kāpēc es nestrādāju labāk atalgot darbu, lai man sanāk rūpēties par sevi, nopirkt sev to, ko visu es vēlos, ja? Un vēl ģimenei, tātad, ja nav, vai tu esi ahujena slings, ja? Jo slinkums arī apakšā slēpjās dēļ slinkumam visādas kaites, problēmas, tās, kas ir, ja? Un tad, jā, sajūta, ko es gribēju teikt. Jebkurā veidā tas ir darāms, ja, sajūta man višķi, bet izsaka no sliedītēm. Bet tā, karoči, jā, tātad, mīlēt sevi, paskatīties uz savu dzīvi no malas, ko pats var izdarīt. Ja kaut kas triggerēšana, tad atgādināšu, tas ir kaitināšana. Tad, ja kaut kas kaitina tāds, tad arī paskatāmies uz malas, kas man kaitina, ja? Jo tā nedrīkst būt. Tad, ja tā kaitināšana notiek, tad pašā iekšā ir kāda vaina. Ja? Un arī to salabojot, tad pēc tam tu skaties, un viss ir pilnīgi cits skats uz dzīvi. Un forši. Ja? Tā kā tādā veidā. Un soli pa solim ārstējam, noņemam vienu problēmu nost, paceļamies jaunā līmenī, ja? Tiekam vaļā no garāžu buhāšanas, tā tālāk. Ceļamies nākamā līmenī, skatāmies, atkal kaut kas traucē, ja? Bet tās jau ir citas jau programmas, tās, kas tajā brīdī traucē, jo dzīve jāveic pa pakāpieniem tādiem. Tā kā, ja? Pakāpjamies uz viena pakāpiena, nostiprināmies, pasēžam tajā laikā, kādu laiku posmiņu nostiprinās, paskatāmies, kas mūs triggerē, vai mūs tur apmierina, vai neapmierina, tātad neapmierina. Ceļamies uz nākamo līmeni, pakāpamies uz nākamo līmeni, atkal nostiprināmies. Ja? Jo to var salīdzināt tā, ka cilvēks ir apakšā zemākajā līmenī un vinnē loterijā miljonu. Pīsģets ar viņu. Ar viņu ir pīsģets, tāpēc, ka viņš nezina, kā to miljonu tērē. Viņš nav gatavs tādai dzīvē. Viņš notrālina un paliek beigās bez nekā. Tādā veidā, jā, cilvēki mīļa. Un tur ir tā štelīte. Tātad varam pakāpiens nostiprināties. Bet, protams, tas ir tiem, kuri ir gatavi to darīt, uzņemties atbildību par savu dzīvi. Ja? Kuri dzīves beigās varēs paskatīties atpakaļ uz savu dzīvi un pateikt, bļaļ, es to paveicu, es varēju, es biju dirsā, bet es paveicu, es izkāpu ārā, uzkāpu uz pirmo pakāpienu, nostiprinājos, uzkāpu uz otro pakāpienu, es to varēju, bļaļ, ja malaģets bija, ahujeķi, krasavčīgi, bļaļ, es to varēju izdarīt, ja. Tie, kur paliek un pirš divānā un, bļaļ, heitotē mani, ja, naher viņiem arī nevarēs palīdzēt. Viņus dzīve atsveitīs atpakaļ pēc viņu nāves. Viņi nebūs iegūši nekādu mācību. Viņus atsviež atpakaļ iepriekš tātad nākamā dzīvē, bet līmenī zemāk, lai vēl ir mācība, lai ir vēl sūdīgāk. Tā kā nebūs labāk.
īstā elle ir šeit, zemes virsū. Ja? Mums ir jāmāk ar to cīnīties un darīties. Jo visuma radītājiem priekš mums katra ir plāns. Un ja mēs sēžam uz dīvana, piržam un nafik neko nedaram, ja, tā tad mēs pieviļam radītāju pašu, kam tas plāns bija. Tāpēc saku, viņš pēc tam sodīs un atsviedīs līmeni zemāk nākamā dzīvē. Nebūs viegli, nebūs. Ne. To parāda sēnītes, tā ir tā štelle, ko tā tad, kas ir jāzina. Tātad tie visuma noteikumi, kuri darbojās, kurus pārkāpt nedrīkst. Ja? Tā kā tādā veidā. Un tāds vēl pasākums. Tā kā tāda versija, mīlam sevi, un pārējais nāks pakāpeniski. Paskatāmies no malas, paanalizējam, saprotam, kas kaiš, kas nav. Ja kaiš, tātad vēršamies pēc palīdzības. Mācamies, skatāmies. Bet nevis tātad visas grāmatas nav, nedrīkst lasīt. Ir tādas, kuras ir balstītas uz šizotēriku, ja? Tas ir ezotērikas un šizofrēnijas apvienojums, ja? Kā Pāvils ir sarakstījis grāmatu šizotērikas enciklopēdiju, ja? Tas ir pizdzets, kur iet tās mūsu dzīves ar visiem Napoleoniem Hilliem, ar visiem noslēpumiem, kas ir, ja? Tas viss izrādās huiņa. Es arī tam gāju cauri, es sāku sevi meklēt, bet es sāku ar to, un es pa laimi satiku Pāvelu Dimitrievu, ja? Un nonācu šajā hipnocoachingā un šajā jaunajā pasaulē. Tā kā būs, viss notiksies un viss notiekās un tikai uz labu, un katra diena kā pārsteigums, un katra diena super. Un es varu pierādīt sev, ka es to varu. Es varu sev apsveikt katru dienu ar kādu mazu panākumu, paslavēt sevi. Dīvānā pirdēs, ko viņš var paslavēt sev, vai viņam ir kaut mazākais paslavējums. Ja? Viņam nekā nav, viņš sēž savā hruščovkā uz savu apmīsto dīvānu un pirž tajā vēl un stēlo gudru, ka viņš ir krons ir lielais un viņš jahujennes. Jā, viņi jāklaus, jā, viņš ieraksta komentāros, ka, bļēģ, ko jūs tur madar klausat, bļēģ, klaus man, jāžē, karoļ. Ja? Un viņš, bļēģ, uzskata. Un ir cilvēki, kas viņam notic, klausa. Ja? Tātad ir, paklausa, notic. Un ņem vērā to pirdēju viedokli, nevis manējo, ja? Un arī cilvēki slinki, pieņemsim, tātad es pasaku viedokli, viņam vieglāk ir pieņemt pirdēja viedokli, jo viņš uzskata tādu pirdējs pateicis, neču pirdējs ir pats gudrākais, ja, nevis madars, bet ar pats būs slinks un nepaskatīsies, nepameklēs informāciju tātad internetā, ja, paskatīties tātad, vai, bredz, madaram ir taisnība, vai, bredz, dīvānā pirdēja, kuram tad ir taisnība, ja? Ko madars ir sasniedz un ko dīvānā pirdējs ir sasniedz, ja? Un to var salīdzināt un to var paskatīties, kur esmu es, vai man viedokli ņemt vērā. Tad, kā es teicu, mans viedoklis ir tulkojums no krievu valodas uz latviešu valodu, ja? To informāciju var atrast vēl plašāk. Pāvils raksta, viņam savi kanāli, krievu valodu, to, ka tie, kas saprot, tur var neklausīties manī, paklausīties viņu, paklausīties. Tur ir ar visiem pierādījumiem. Katrs teikums, ko viņš saka, tur apakšā ir zinātnisks pamatojums. Tur 3. klases bērns var saprast, ka viņš stāsta patiesību. Tā ir patiesība. Tas, kas ar mums šeit darās, ka mēs esam nozombēti visi, ja? Un patiesībā, ka sistēma mūs zombē, tāpēc, ka sistēmai vajag vergus. Vergam neko nevajag. Viņam jāklausa, viņam jābūt tā kā visiem, tā kā mums skolā mācīja vienādās formās, tu tur nelien ārā, visiem vienai paskaties uz viņu, tas tur mierīgi sēž, kāpēc tu nevar mierīgi nosēdēt, ja? Un to paši arī māmiņas dar saviem bērniem. 2 bērniņi, ja? Arī tāpatās diemžēl notiekās, ja? Tātad katrs, mēs jau esam saprogrammēti uz naturālo verdzību. Tātad kurš vēlās tikt no tās verdzības naher ārā? Kurš grib pamest verdzības darbu, strādāt pie kāda, tas var sākt. Tagad ir instrumenti, tagad ir zināšanas instrumenti, ar ko to izdarīt. Tikai, protams, pašam būs jāpakustās, pašam būs jāizdara.
Ir jāatrod tā naudiņa tai terapijai un tā tālāk un tā tālāk. Tas nes augļus, pēc tam tas ir super. Ja? Domājiet, man bija viegli atrast tādu naudu, lai samaksātu par mācībām? Nē, nebija. Uztaisīju savu biznesu ar bruģu mazgāšanu, uzsāku viņu, ar to sakrāju naudu, aizņēmos naudu, sakrāju naudu tātad un samaksāju ar to nopelnīto, ko es ar bruģa mazgāšanu nopelnīju, to es samaksāju par šīm apmācībām, lai es pēc tam pelnītu, sākot ar tiem 10 000 eiro mēnesī. Ja? Tādā veidā. Tātad tā ir kustēšanās, tas ir varonīgums, piecelties un iet un darīt, nevis pirst divānā, bļēdz, to taču nevar, bļē, nahuj. Nav, bļē, man vajag partners, man vajag atbalsts, man vajag naudu, dodiet man, bļēdz, iedodiet man, viss, bļēdz, es viss izdarīšu. Huj, neko neizdarīs. Nav, jāceļ dirsa gaisā, jāmeklē iespējas, kaut ir pa mazam mācīties un iemācies kaut ko vienu, atrodi. Un pēc būtības ir tā, ja sāks cilvēks darīt to, kas viņam patīk, tad arī viņam vieglāk štēli. Ja? Ir sevišķi grūti ir tiem, kuriem vecāki piespiež iet mācīties to, ko viņi negrib. Bet vecāki saka, bļēdz, ej pa juristu, končī, bļēdz, beidz pa juristu, ja, beidz pa dakteri. Ahu, ej, tu, bļēdz, visu dzīvu, paskaties, kā viņi dzīvo, kā viņiem ir forši, valsts pa viņiem rūpējās. Atbildības sajūta, huj, bļē, pazūd tam cilvēkam. Pirmkārt, viņš iet ar riebumu, vēmiens viņam noteikti nāk. Ja. Ir cilvēki, kuri ir radīti savā vietā, ir, pieņemsim, cilvēks noteikti, kurš ir radīts, varbūt atsviests no tās iepriekšējās dzīves, ja, ka viņš ir durvju sargs, ja, viņš konseršs ir, ja. Bet viņš ir labākais, viņš ir labs konseršs un viņam tā dzīve ir tur. Varbūt tāpēc, ka iepriekšējā dzīvē gan viņš pakās, viņam bija lielāks iespējas. Viņš pakās savu iespēju, bet viņš ir tur, un tas ir. Un tādu cilvēku nevar iemācīt un piespiest iet būt pa juristu. Ja? Tādā veidā. Tā kā apmēram es ceru, ka jūs sapratāt man ziņu, ko es jums vēlos nodot un ko es uzskatu svarīgi, un tas ir mans pienākums. Mani izglāb no tās bedres, kur bija, ja? Un mans pienākums ir turpināt to, mācīt, apstāstīt tā tālāk un tā tālāk. Un arī neaizmirstiet par tātad maģiskajām sēnītēm, tas viss ir saistībā ar to, un jāsāk tās sēnītes uzņemt. Ja? Viņas vajag bez tām nekā. Tātad to, ko varu ieteikt, tā ir mikrodozēšana, tad varat paskatīties, es jau teicu, varat paskatīties par to, kā notiek mikrodozēšana, tas tātad vienreiz dienā līdz 0,3 gramiem maģisko sēnīšu un dzīve mainās, ķermenis atjaunojās, uzlabojās un viss tiek salabojās, galva, smadzenes labāk sāk strādāt, daudz labāk, ja? Un var informāciju uzņemt, mācīties var labāk. Ja? Tā kā paskatieties, cik tev šī brīdī ir gadu un cik vēl gadi ir jānodzīvo līdz vecumdienām. Ja? Pieņemsim 95 gadiem, pieskaitiet. Tā kā man ir 44, ja? Šogad būs 45, un man vēl savi tikpat ir jānodzīvo. Es piediršu, tāpēc es negribēju sēdēt tajā pīļu dīķī vairāk 45 gadus mocīties. Es jau droši vien zem zemes jau būtu, ja es nebūtu atradis šo aicinājumu, šo hipnoterapiju. Tā kā daudziem tā ir kā iespēja mācīties, apmācīties, meklēt tieši hipnoterapiju un palīdzēt cilvēkiem, palīdzēt pats sev sākumā, ja? Salabot savu dzīvi, un pēc tam ar jaudu mesties palīdzēt citiem, un pie tā arī nopelnīt, ja? Ja? Jo katrs ir pelnījis būt bagāts. Tiem, kuriem ir iemācīts, tā ir programma, kas ir iemācīts, kuriem, ka nauda ir netīra, bļedz, nauda dzīvē nav galvenais, un tā tālāk, bļedz, vēl jums veiksmi, un tādā veidā. Tās ir viss programmas un viss tā tālāk. Bez naudas nekas nenotiek. Tātad pirmais dzīvē ir svarīgākais veselība, tad ir nauda, prieks, laime, un šīs lietas, jā. Bet par naudu tiek nopirkts viss, arī veselība.
tagad jau ir fermas, kur ražo cilvēku orgānus, kur pēc DNS jau varēs nomainīt cilvēkiem orgānus un sazin, cik mēs varēsim dzīvot. Ja? Mainot orgānus, mainot smadzenes paliek vecās, bet tik maina rumps varbūt jau mainīs. Moška tā būs. Ja? Tā kā, visticamāk, ka tā būs. Tā būs būt. Ja? Un tādā veidā sēdēt pirst divānā, teikt, ka es neko nevaru, var. Jāceļās, jādara, ceļamies, celieties. Ja? Un daram, un ies uz priekšu un notiksies. Un hipnoterapeits ir tas, kurš palīdz, kurš virza, tas ir tas pavadonis, kurš palīdz, paņem aiz rociņas tevi un parāda virzienu, bet jādara loģiski pašiem. Ja? Tā kā tā, protams, izvēlēties, vai pirdīs tālāk divānos vai kaut kā tā. Vēl nākamais trakums, kas ir sēdēšana sociālos tīklos. Sociālos tīkli, tas ir cilvēku novešana pilnīgā pakaļā, teiksim tā, ja. Tad tie, kuri sēž, padomājiet, tad paliksiet sēdēt dīvānā, papirst, pasēdēt dīvānā, ja. Un gaidīt savas pēdējās stundiņas, ka man būs pensija, ja. Baigi, vai tomēr to laiku veltīt apmācībām, atrast, tad hipnoterapija, tas kā ieteikums, ja, tad atrast to, pie tā var vērsties, to var sakārtot, to var izdarīt, un nevajadzēs vairāk tur sociālos tīkli, ja. Sociālos tīkli ir atkarība, tāpat narkotika, tas pats, pilnīgi. Tā kā tādā veidā. Un jā, tā kā būs jāceļās tie, kuri gribēs darīt, kuri pat tiešām vēlās to dzīvi savu samainīt, ja, un salabot. Jā, būs. Jāceļās, jādara, tiešām. Tas nav viegli ar tām programmām, kas mums ir, ka nafig jau neko nevajag, valsts pa mani parūpēsies ar tām programmām, un žopa. Ja, tā kā tie cilvēki arī, kas strādā kaut kādus tos darbiņus, kuri drīzumā vairs nebūs nahir vajadzīgi, tad ko jūs darīsiet? Mīļie cilvēki, paskatieties, palasiet, ko mākslīgais intelekts, kādas profesijas viņš aizvietos. Un ja jūs atrodaties tajā profesijā, tad varbūt jūs sev var izglābt kaut kādā veidā, tad apmācoties kaut ko vismaz darīt, lai jūs būtu noderīgs, lai jūs varētu savu ģimeni pabarot un tad parūpēties par sevi. Ja? Tādā veidā. Tagad padomu, tas ir galvenais, ja? Jo kaut kādos pēc 5 gadiem daudz profesijas nahir izzudīs, ja? Un pēc 5 gadiem tagad padomājiet, tu, kas skatās šo video, padomā pēc 5 gadiem, kad tev vairs nav šī profesija. Ko tu darīsi? Aizies uz bezdarbniekiem, pēc tam, un tad es tikai sākšu meklēt. Ja? Vai pēdējais laiks ir tagad vēl paskatīties un padomāt, kas ir tuvāk sirdī tomēr un iet tajā virzienā, kaut ko kursus iziet, apmācības vai kaut kā tā, arī tā var darīt. Ja? Bet bez programmu noņemšanas, pārliecību programmu noņemšanas, diezin vai tas izdosies. Diezin vai. Tā kā noteikti iesaku jums laimi, prieku, novēlu no visas sirds tiem, kuri grib veikt varoņdarbus, celties kājās, pateikt, tā nahuj veco dzīvi. Es gribu. Ja, šeit kurortā, Spānijā, Alicante, dzīvo šeit, nahir man to Latviju pelēko pašu kā tādu, tur dzīvot priekškam. Es šeit pamožos no rīta, ir forši ziemā, saule spīd, krūta, skreklā, zolīdā, super, ne? Normāls džeks. Tā kā, jā, kaut kā tā. Un tādā veidā, jā. Un tas ir iespējams. Es to sāku, apmācībās tagad esmu pusgadu, bišķiņu vairāk sanāk, 6 mēneši, bišķi vairāk kā 6 mēneši, ja? Tad sāku mācīties vēl kādu mēnesi pirms tam, tad 7 mēneši, pēc dažiem mēnešiem jābūt jau tam 10 mēnesī, 10 štukām. Tā kā tādā veidā.
un tad uz augšu tikai. Un tas ir iespējams ar to, kad sāc meklēt sevi, un man nebija šis instruments, šīs zināšanas par hipnoterapiju, ja? Kad tas palīdz, kad tas tiešām palīdz, aizejot, samaksājot to naudiņu hipnoterapeitam, pasaka, man tas kaiš, terapeits to noņem nost, tad salabo, un gatavs, un atverās cilvēku, un sāk parādīties prieks, laime, dzīvē, ja? Un tu saproti, ka tev vienā reizē jau ir palīdzēts, tā tad ir vēl nākamais tas pakāpiens, kur es rādīju, ja? Es gribu uz nākamo pakāpienu, atkal noņemās nost attiecīgie bloki, tas, kas man traucē attīstīties tālāk. Uzreiz nevarēs, tas būs tā, par tiem pakāpieniem iet runē, ja? Un viss. Un tagad jums ir instruments, jūs to zinat, un ja jūs šo iespēju laižat vējā, sačakarēsiet, ja? Dirsā, kas jums palīdzēs? Nebūs, kas atnāks un palīdz. Bezdarbnieku pabalsts ir, cik ilgi maksā, un cik no viņu var dzīvot. Ko pēc tam? Ja? Ko pēc tam? Neko. Žopa. Paliks, pirdīs dīvānā, turpat apmīzīsies, turpat tās apdirsīsies, ja? Un pirdīs un spaidīs, un pa telefonu droši vien vēl varēs samaksāt, kamēr vēl pēdējos varēs noheitot un pateikt, mādars suka, viņš jau te muļķības stāst, nahuj, bet pats nebūs atvērs vaļā par hipnoterapiju, palasīs, neko paskatījies, ja? Vai kā tas palīdz cilvēkiem, ko viņš, teiks, suka, mādars, neklausu, jūs, man te klausījāt, ja tu karoļ, ja? Man krons ir tāds, ka ahujiennes, ja? Tādā veidā tas ir draugi. Tad skatāmies, kam klausam, kādus padomus ņemam vērā, pašiem jāpakustina pirkstiņi un jāpameklē. Ja? Neskatāmies kaķīši, kā spēlējās internetā. Tas vispār ir skatīties kaķīši. Skatīties kādu svešu cilvēku dzīves. Ja? Tātad, tas ir stulbums. Skatīties, kā dzīvo citi seriāli, visi šovi, sūdainie, kas ir. Ja? Diemžēl, kas atbalsta sportveids, futbols vai kaut kādas šitādas, tas ir stulbums skatīties, kā 22 miljonāri dzenā vienu bumbu, ja? Sēž nabagi, un uztur tos 22 miljonārus, un tie dzenā to bumbu, ja? Un fanot par to. Es pats arī tagad Spānijā, te arī laikam futbola fanāti un tā tālāk. Vaiprāts, pilnīgākais vaiprāts, ja? Kaut ko tādu. Tas nav hobijs, tas ir vienkārši sava attaisnojums savai, teiksim, nehuja nedarīšanai, lai varētu nihuja nedarīt. Sievai vīrs pasaka, atut fans, man tur patīk, licenzēt iedzeršana tā ir. Ja? Tā, vai pieņemsim kaut kas līdzīgi, kaut kāds vaiprāts. Tad tas nenesīs laimi, tas nenesīs prieku, tas nenesīs veselību, nekā bagātību, neko tas nenesīs. Stulbumu. Katra mūsu darbība ir jābūt vērstai uz to, kur rezultātā gribam sasniegt savus mērķus. Katra mazā darbība apskatīties, vai šī darbība, ko es daru, vai tā man nesīs to mērķi. Pieņemsim, kā mērķis ir. Es gribu sākt pelnīt, cik mūsu minimālā alga tur 700 eiro, ja? Es gribu sākt pelnīt 1500 eiro, dubultā. Dubultā, mierīgi. Ar hipnoterapijas seansu tas ir mierīgi panākams. Mierīgi. Lieko. Vai tas būs tas pats darbs? Visticamāk, ka nē. Vai tas būs paaugstinājums? Tu varēsi parādīt sev vairāk, ja būs tā kā Latvijā dirsā ir ar vadītājiem, ja, kuri naher nenovērtē neko. Vai nu tur ir sarunāšanas pasākumu vai kas, kaut kāds stulbums notiekās, ja? Tātad tev tolkam neviens nenovērtē, vai novērtē tāds cilvēks, kuram tu riebies, ja? Un viņš tev var vērtējumu nekādu neliek, tev nav iespējas izaugsmes. Ja? Tu pateiksi, varbūt tur tajā pēc terapijas, pēc seansa pateiksi, viņiem pašļīvi nahuj viss te. Pašļie nahuj, es eju meklēt labāku darbu, tur, kur man maksā to, tur, kur neņirgājās par manī. Ja?
Un viss, un tas ir bloks, un tās bailes, ka tur kredīts vai kas, vai nevarēšu samaksāt, fufels viss ir. To viss naher, tas viss tās bailes pazudīs, un varēsiet darīt tātad dubultot ienākums ar hipnoterapiju. Ļehko, mierīgi. Var vērsties pie manīm un tā tālāk uz jautājumu, vai tiešām jūs dubultāsiet vai es varēšu dubultot jūsu ienākums? Jā, es varēšu, garantēju. Ja nē, es atgriezīšu jūsu naudu. Ja? Tā kā var. Tas ir pilnīgi mierīgi un apmēram 2, 3 līdz 4 mēnešu laikā tas notiek. Mierīgi, bez problēmām. Ja? Un viss. Un gatavs. Ja? Tā kā tāds. Tātad vai darba maiņa, vai kā, vai paaugstinājums. Nu, tā kā viss notiekās tā, kā jānotiekās. Sākot salabot to, tātad vai pats labākais jau štēli ir tāda, kad cilvēks atrod to īsto savu aicinājumu, ka viņš nesaprot mums redz, kas bija padomu skolās. Izglītības iestādēs, jebkādās, jā, vai tad kaut kur rādīja mums priekšā tādu meklējām, palīdzēja kāds meklēt to mūsu aicinājumu. Bendārzā es atceros, ka mēs zīmējām, kurš gribēja pa pažarnieku, kurš pa šoferu kļūt, jā, kaut kā tāda. Varbūt tas bija aicinājums, jā, varbūt ne, kad iestādīja vecāki, kad jau tajā vecumā, jā, kad tev būs fāters ir šofers, tagad manā gadījumā, jā. Tev var būs, jā, visticamāk šoferim jābūt, vai tas bija vienīgais, ko es zināju, citu profesiju nezināju, jā. Bet savus aicinājums, kas ir, nezināju. Tas ir jāatrod, draugi, un tiekties pēc tā, un pārējais viss nāks pats par sevi, ja tu darīsi to, kas tev tiešām patīk, to, ko tu jūti ar sirdi, ka tas ir tev jādara, ja? Protams, ne katram būs hipnoterapeitam, ja? Bet katrs savā pareizajā virzienā, tur, kur sirds sauc, tur jāiet. Katrai štelē, katrai nodarbēji apakšā ir uzcerams bizness, uztaisams uz tavām zināšanām. Tu, pieņemsim, ej tajā virzienā, kurā tev ir tas aicinājums. Ja? Tu pats sāc darīt, tu kļūst par ekspertu, tu kļūsti labākais savā lietā, nu, kur tu atradīsi, ja? Kur tu gribēsi attīstīt. Tu kļūsi labākais, tu ies ar mīlestību, tev naher neinteresēs vairāk kaķīšu spaidīt Facebookā, ja? Rulēt un klipu rilsiņus skatīties. Tu meklēsi informāciju, tu kļūsi labākais, ja? Un ar hipnoterapeitu palīdzību tad jau tur bizness jau rulējās, noteikti. Un tev noņems tos blokus, un tu būsi biznesa vadītājs, lielāk, mazāk, vienalga tāds. Atkal gribēs izaugt, būt lielāks bizness, paplašināties, atkal bloku priekšā. Atkal hipnoterapeits var palīdzēt, noņemam tos blokus, atkal aiziet. Viss notiekās, draugi. Katram apakšā kāds māk ķiņķēziņas taisīt, vai tur vainadziņas, vai tāpat floristika, vai kaut kas patīk, jā. Tur jau nihujā floristiem nemaksā. Un tāpēc, ka tie floristi kādi tur ir, tāpēc, ka viņi tur nedara tai vietā, tas tie, kas tur ir, tāpēc viņiem nemaksā. Ja viņš tur viss sirdi un dvēseli, viņš ir labākais. Viņam maksās, ja viņi tur atkal Latvijas uzņēmējs gribēs apčakarēt, viņš pat īģi nahuj, es uztaisīšu savējo puķveikalu, man būs labākais puķveikals. Tā tas, draugi, notiek. Tā tas ir. Tur viss tā burvība slēpās, ka tas ir iespējams. Ja? Un es atkārtošu vēlreiz. Tātad, kāpēc es to visu daru? Tāpēc, ka gribu šo vēstījumu nodot latviešiem, latviešu valodā sākumā skatīties, ja? un salabot latviešu dzīves. Tie, kuri to vēlēsies. Ja? Un jo ātrāk sāksiet mainīt savus dzīves, jo noteikti ātrāk labāk. Jo katra diena, kuru mēs nenopelnām lielo naudu, reāli, to mēs nozogam sev. Ja, ja tagad pelni, pieņemsim, 1000 eiro, ja, un tev ir iespējas pelnīt 2000 eiro mēnesī kaut vai, ja, sākumā. Tātad pa 1000 eiro mēnesī tu jau sevi apčakarē. Paskaidri to.
cik gadi ir pačakarēt apmācībām tam, cik jau ir strādāts tas, paskaidro uz apakaļ, cik jau esi sevi apčakarējis, ja? Vai tomēr vērsties pēc palīdzības pie hipnoterapeita, kurš ar garantiju palīdzēs dubultos un sākot pēc 2-3 mēnešiem, 4 varbūt, ja? Cik tas, no kuri punkts A un uz kādu punktu B mēs tieksimies, un to var izdarīt, un tu beigsi sevi čakarēt, un beigsi sevi apzakt, ja? Sevi, savu ģimeni, savas vēlmes, tās, ko 1000 eiro mēnesī, ko padomā, pieņemsim, tad dubultojot savus ienākumus. Ko tu vari izdarīt ar to naudiņu, ja? Un forši, un darīt to, pieņemsim, to, ko sirds vēlās. Vai nav brīnišķīgi? Tas ir hipnoterapijas burvība, tāpēc es to daru, tāpēc es sapratu, ka tas ir mans aicinājums, ka es to darīšu, ka es varu palīdzēt cilvēkiem izārstēt viņu, diemžēl, arī man redz, kā bija sačakarētās galvas, ja, kuras sistēma ir sačakarējusi. To var izārstēt, to var izdarīt un aiziet. Un katrs cilvēks, labi neteiksim, ja, būt biznesmenim, ja, bet to parādīs tas augums, cik tālu gribēs augt, jo saprotot vienu reizi, kad Madars palīdzēja tātad dubultot no štukas uz 2 štukām mēnesī, ja, Bļaļ, kāpēc tā vēlāk? Ne 4 es gribu, tā vai? Aiziet, daram, ja? Tā kā sākam ar dubultošanu, mierīgi. Tāda spēle interesanta, bet tā tas notiekās. Ja? Tā kā tas viss ir darāms, viss ir sasniedzams. Beidzam pirms 2, paskatāmies noderīgu informāciju par hipnoterapiju, par maģiskajām burvju sēnītēm, paskatāmies tās, kuri ir gatavi to darīt, un tā tālāk. Ja? Un saprast, cik ilgi jūs paši sevi apzagsiet, cik vēl, vai tiem, kam depresijas ir vai kaut kas, ja? Cik es vēl ilgi sev darīšu pāri, cik es vēl gribu paciest, cik es gribu ciest vēl ilgi, ja? Padomājiet, vai dzīve ir kārtībā, vai ir sasniegts viss, ko vēlējās, vai, kas ir vēlējuši, ko vēlējās, ja? Tā tālāk. Un galvenais neaizmirstam, ka nauda ir svarīgākā. Tā tad ir jāpelna normāli, lai attīstītos, ja? Lai varētu, tā veselība, kur ir, tas arī saistīts tātad ar naudu, kā veselība ir saistīta ar naudu, ja? Tātad, kad ir nauda, mēs varam ēst veselīgu pārtiku, mums nav no zemākiem plauktiem jāņem pārtika. Mēs ēdam veselīgi, mūsu ķermenis sāk labāk dzīvot, uzvesties, parādās vieta uzreiz, kur garam atgriezties, salabot savu ķermeni, atgriežās gars ķermenī, atgriežās vēlme pēc dzīves, pēc brīvības, ja, un tā tālāk. Tā kā tā viss ir ķēdes reakcija, bet tātad svarīgākais ir, jā, pats svarīgākais, uzņemties atbildību par savu dzīvi. Visa, katra tava darbība, ja tu gribi kafiju, tu sēdi divānā pirdi, ja, rulē telefonu. Ja tu gribi kafiju, tev jāpieceļās, jāaiziet tā kafija, pašam jāuzstājas, lai viņi būtu tieši tādi, kā tu vēlies, tieši ar tik cukuriņu, kas nav veselīgs, ja? Bet tieši ar tik cukuriņu vai pieniņu klāt viņam, es gribu tieši tādu, nevis uzšilpt sievai, sieva uztais man kafiju un pēc tam vēl dirst un pirst tālāk, ka, bļaļ, tu jau te man tā pa 3 graudiņu mazāk pielika vai vairāk iebīmā, es jau tādu negribēju, ja? Tas ir plus mīnus tas, lai saprastu, ka katra mūsu darbība ir vērsta uz mūsu attīstību. Jā. Vai arī bezdarbība tieši. Tātad tā būs bezdarbība. Nedarīt neko. Sēdēt komforta zonā un neko nedarīt. Jau forši vai ne? Patreiz sanāk. Un tiem, kas saka, kas jau kaut kur tuvojās pensijām vai kaut kā, bļaidz, man būs pensija, tad es sākšu dzīvot. Hui, tu sāks dzīvot pirmām kārtām, nahuj, visus tos uzkrājumus valsts atņems.
tur naher nekas nepaliksies, un tas vienalga būs mazāk par daudz procentiem nekā bija alga. Tā kā jūs domājat, cilvēki mīļie dzīvot? Kā jūs gribat kā jūs to redzat, ka jūs sāksiet dzīvot? Ja jums tagad ir alga štuka, ja? Un pensija būs 700. Tā kā dzīvos? Kur tad? Ja štuku nekur nevarēja aizbraukt nevienā naher ekskursijā vai kur, kā tad ar tiem 700 aizbraukt? Ja? Kādā veidā? Nevarēs. Nesanāks. Tiem, kam ir bērni, kuriem jau vairāk ir jādod, grib dot bērniem, ja? Tad puikas vairāk ģimenē sanāk vai kas, ja? Tajā mājā, tajā Hrušovkā, tajā dzīvoklī, ja dzīvojat, pieņemsim. Tad kur viņi tās sievas vedīs? Kur tad kā? Jūs gribēsiet palīdzēt, jūs nevarēsiet palīdzēt nekā. Viņi tāpatās atkal naher viss sākās no nulles, atkal tas pats bija ģimenes modelis, tas pats atkal nabadzība, tāpat tas viss atkal turpinās. Ja tu šajā brīdī nepiecels savu pakaļ no dīvāna, beigs tajā pirst, un sāks beidzot uzņemties atbildību par savu dzīvi, apdomās, paskatīsies no malas, vai viss ir sasniegts, vai viss ir iegūts tas, ko vēlējies. Ja? Un tad tādā veidā uzmetam aci uz savām dzīvēm, un būs prieks un laime. Un tāpat hipnoterapijā vēl kas, es jau virspusēji tagad tikai pastāstu, bet katrs gadījums ir individuāls. Tur nav vienāds instruments, bing, viens zvaniņš un visiem vienādi. Nē, tā nav. Tātad problēmas ir vienāds, ja, bet risinājumi katram savēji. Katram savas sāpes, katram savas problēmas, risinājums. Ja. Un ir tie risinājumi, tie ir. Bet tiešām lemts būs tikai tiem, kur noņems kroņus, kuri pateiks, jā, es gribu vairāk, bet es noņemu kroni, jā, es gribu vairāk, es neesmu pats gudrākais, man ir diplomu kaudz ar institūtiem un universitātēm un šitādi, jā, bet es neesmu, diemžēl, pats gudrākais, es ar to kaudzi diplomiem un visādiem, kas ir, jā, es esmu pakaļā, es neesmu nekur. Es neko neesmu sasniedzis, man ir čupa ar diplomiem, tos viss naher varēs izmest ārā, viņi nebūs vajadzīgi, patiešām es jums saku, un viss, un notiks tā, ka dzīve sāksies no jauna, bez to diplomu čupas, ja? Bet šitos te, kad pirstiņi gaisā kroņi ir lielie, tad to tiešām arī varat apdomāt savu dzīvi. Ja gribēsiet izmainīt, neviens hipnoterapeits nestrādās ar iedomīgiem lopiem kaut kādiem, pasūtīs jūs naher vienkārši dirst, ja? Un nestrādās, nebūs. Ir atlase, protams, ar kuriem cilvēkiem ērti ir strādāt, un tā tālāk. Ir jābūt tādā veidā, ka nākot ejot pie hipnoterapeita, ja, tomēr tu nāc ar tādu, tāpat kā pie ārsta, ja tu jau neaiziet pie ārsta un nesaki, bļēdz, lomiks no dirs torči ārā, bļēd, tu man te, bļēd, salabo kaut ko te, man, bļēd, te kaut kādas pumps te daži, ja, viņš taču, tā kā tu jau viņam neteiks tā, viņš pats paskatīs, čuvāk, tad tu, bļēd, lien ārā torči lomiks no pakaļs, ja, tā kā tādā veidā hipnoterapeits nosaka to toni, to štelli, kā tas notiekās un tā tālāk. Tie ir savi likumi, lai varētu palīdzēt cilvēkam un lai sasniegtu to rezultātu. Tagad šajā reizē es saku par algas dubultošanas, ja? Tātad mierīgi. Tāpat sievietes nevar palikt stāvoklī, ja? Tur arī vesela čupa par problēmām apakšā ir. Kāpēc viņas nevar palikt stāvoklī? Fiziski viņas ir veselas, ja? Un viņas nevar palikt stāvoklī. Un pēc 3-4 mēnešu darba, seansiem, sieviete paliek stāvoklī, viss ir kārtībā. Nav gan teikts, ka tas no tā paša vīrieša ir, ka tur ir vaina arī, bet tātad tas salabojās un izlabojās. Un rezultāts ir tāds, ka tāds punkts B, uz ko gribēju nonākt, ir es gribu palikt stāvoklī, lūdzu, paliec stāvoklī. Ja? Un nav jādzer
kaut kādi hormoņi un simtiem entiem tūkstošiem eiro jāizmet par psihologu, ja, par tiem hormonu zālēm, kas ir, ja, vienreiz samaksājot hipnoterapeitam, ir, lūdzu. Sieviete nevar atrast partneri sev, ja, nevar, nekā nesanāk. Arī tas ir darāms. Pēc 3-4 mēnešiem ir stabils, normāls, harmonisks attiecības, ja? Viss ir kārtībā. Un man kolēģi, kas strādā tieši ar attiecībām, ja? Tad tur jau pēc pusgada jau gāzes jau ir. Viņi saprot, ka ir atraduši beidzot savējo. Tad iedomājas, kāda mistika, kāda patīkama maģija darbojās, lai tā notiktos. Lai cilvēks, kurš gadiem nav varējis atrast sev partneri, pēc seanses, pēc terapijas jau tātad 3-4 mēnešu laikā viņam ir. Ja? Tur ir tā burvība, tur ir tā maģija, kas to padara tik brīnišķīgi. Tad es saku, ļaudis mīļie, katram, kam ir problēmas, kaut kādi kaitinātāji, triggeri, tas viss ir noņemams. Un ar katru to noņemšanu tātad jūs dzīve uzlabosies. Ja? Un tā tas notiekās. Tāds ir tas burvīgums tajā pasākumā. Katrs tātad individuāls gadījums un var palīdzēt. Ja? Tā kā, diezgan stundu video man te sanāca, un ceru, ka paldies, ja noskatījāties līdz galam. Tā kā, un es ceru, ka kādam patikās, un tā tālāk. Un jā, laikiņus var likt, jā, un tādā veidā. Tā kā tā. Un tiem, kuriem nepatikās, kur saka, madars te dirž, kaut kas te nav, es paskatīšu, parulēšu tālāk, kaķīšu paskatīšos. Karač, lai jums veicās, bet, ja jūs esat noskatījušies līdz galam šo video, tad jums ir cerības. Jums ir cerības tikt pie sapņu dzīves, piepildīt savus sapņus, uzlabot savu veselību, savu finansiālo stāvokli. Ja? Tā kā es jūs apsveicu ar to, kad jūs esat spēruši faktiski pirmo soli, noskatoties šo video līdz galam, un novēlu jums veiksmi. Tā kā droši vērsieties pie manis, ja vēlaties, un neatlieciet savu dzīvi uz rītdienu. To var darīt šodien. Ja? Tā kā tā. Labi, draugi, sveiki pagaidām. Šis bija garākais pašlaik no maniem video, ja? Un tādā veidā. Tā kā tas ir forši, bet vajadzēja šo izstāstīt jums. Labi, davai, čau, pagaidām.